Nu, hello everybody! Paskatieties, kas mums šeit ir. Vesels stāsts. Tas ir auto, tā ir leģenda. Tas ir, interesants aparāts, kurš ir nonācis uz Latgali, uz Modriks Dainos izsēdas jaudas stenda, lai paskatītos, cik šim zvēram ir dvēselē. Paskaties, rekuma līknes ir. Tās mēs jums parādīsim caur sekundi. Starp citu, melnā Challengera bilde aizlidoja pa gaisu, ja? Tā kā mēs te jau uztaisījām pirmo griezienu, tagad paaicināsim reku divi džeki stāv, tātad, nākiet šurp, welcome to the club, nākiet šurp. Tātad, viens ir viens džeks, otrs ir otrs džeks, tad iepazīsimies, kurš ir kurš. Sāksim ar to, kur jau visi pazīst, tas mums ir Renegāts, ja? Sveiks, Reini, te Modriks, čau. Nē, ir vēl viens džeks atbraucis no tālienes, čau, un kā tevi sauc? Markus Riba? Nē, Buš. Tātad, kas šeit ir un kas šobrīd notiek? Tātad Markus ir ieradies ar savu leģendāro E28. Kura gada? 82. 82. Es vēl biju tikai plānos, man paliek citoties, vai? 82. gada leģenda. Davai, zin kā, uzreiz bliešam. Te nav stoks. Ja? Sāksim ar to, te nav stoks. Te ir izdarīts dažs nianses, te ir tautnies. Un Markus visam noteikti mums arī šo to pastāstīs, ja? Tā kā Reini varbūt atrauka augu uzreiz vaļā un tu uzreiz sāc bliest miķos. Tātad, Markus, kas vispār šeit ir, ko mēs te redzam pastāstīt? 28. 518. 518. Principā teorētiski 518. Un Kristof rādi tagad ar kameru to, kas ir zem haubes, ja? Un mūs to vairāk nerāda. Tagad Markus vienkārši stāstīs, kas te mums ir redzams. Kas tas tāds ir? Tas ir MP7, pirmās paaudzes, 135 kW oriģināli. Tur kaut kādu tur uzlabojumu uztaisīt, turbīnu uzlikt, bišķi lielāk, devēju pāris samainīt. Iečapots. Iečapots mazliet ir. Reāli, tas mums ir dīzelis. Griežās noteikti viņš baigi skaisti, mēs tikko viņu arī uzgriezām diezgan nikni, apstījāmies jaudu. Bet principā, ok, tev ir pārbūves projekts, viss tur ir uztaisīts, vai ne? Jā, viss ir legāli sareģistrēts. Un tā ir pilnībā street legal car. Jā. Un cik viņam ir svars vispār šim auto no starta? 1350 kg ar visu motoru. Ar visu motoru. Tas nozīmē to, kad Reini salīdzinājumā, piemēram, pret oriģinālo, te ir smagāks vai tas pats svars? Par 100 kg ir smagāks motors, man liekas, ka jā. Pēc 100. Labi. Ar ko asociējās E28 vispār? Teiksim, nezinātājiem varbūt tās. Kas šeit ir? Haizus. Kas ir nākamais modelis pēc šī? E34. Tad E34 ir Renegāts.